Šodien mēs gatavojamies šobrīd operācijai, ko sauc par astes kaula rezekciju, jeb astes kaula izņemšanu. Kā zināms, astes kauls ir rudimentārs mugurkaula pagarinājums, kuram nav funkcijas ķermenī. Līdz ar to viņa izņemšana ir principā bez jebkādām sakām pacientam. Taču, lai arī šis mugurkaula pagarinājums, jeb rudiments, ir cilvēkam nevajadzīgs, viņš bieži vien rada lielas problēmas šim cilvēkam. Un šim konkrētajam pacientam tās ir sāpes. Tātad šis ir pacients, kurš ir kritis apmēram pirms 1 gada, piezemējoties uz pēcpusi, un kopš tā laika ir attīstījušās ļoti spēcīgas sāpes astes kaula apvidū. Šim cilvēkam tas būtiski traucē dzīvi, tāpēc, ka tas ir biroja darbinieks, kuram ir jāpavada lielākā daļa dienas sēžot. Līdz ar to šis cilvēks izjūt ļoti spēcīgu diskomfortu un zināmas ciešanas. Tad šodienas plāns ir šo cilvēku ārstēt tādā veidā, kā izņemt šo sāpju avotu, jeb astes kaulu.